Sveiki, mans vārds ir Kristīna Zemdogaviete. Un ar insultu es īstenībā pirmo reizi saskāros. Tas bija man ļoti tuvam cilvēkam, un insults bija manam tētim. Toreiz, tad, kad notika šis notikums, man bija 16 gadi. Tas notika pirms 17 gadiem, bet īstenībā, kad es šo notikumu atcaucu atmiņā, liekas, ka tas īstenībā bija pavisam nesen. Saņēmu zvanu no mammas, un viņa teica, ka tētim esot ļoti slikti. Tas, ko es redzēju, man tētis nekad mūžā nav lietojis ne alkoholu, nekādas citas apreibinošas vielas, neko tādu. Tā sajūta bija, ka tas cilvēks ir piedzēries. Ja es tagad atceros, viņam tiešām bija klasiskie insulta simptomi, viņš streipuļoja, viņam bija pilnīgi absolūti neskaidra runa, viņam bija, kā viņš teica arī, ka viņam ir slikta duša. Un es sapratu, ka kaut kas galīgi nav ritīgi. Es ļoti labi atceros to ceļu, ko mēs braucām no Priekulas uz Liepāju, kas teica, ka ir kaut kāds 40-50 minūšu brauciens. Es atceros, ka tas ceļš bija ļoti grubuļains, cik pa laikam vēma, viņam bija slikti, un mēs viņu aizvedām uz uzņemšanu. Un jāsaka godīgi, ka tas periods, kad mēs atbraucam uz slimnīcu, tur man ir tumša bilde, jo to es vairs neatceros. Tā diagnoze bija, kad ir šis insults. Tētis bija arī 3 nedēļas slimnīcā. Un likās ļoti jocīgi, jo kā tētim var būt vispār insults, viņam bija tikai 37 gadi, ja es nekļūdos. Tas arī tāds, ko arī īstenībā pat iedomāties nevarētu, ka tādā vecumā var kaut kas tāds vispār notikt arī 37, kad man pašai ir 33 gadi. Nekādu tādu simptomu vai priekšvēstnešu nebija. Vienīgais tas, ko es atceros, ka tētis vienmēr bija ļoti noguris, ļoti pārstrādājies, augsts stresa darbs un ļoti daudz arī visādi pienākumi. Tagad, protams, atskatoties tādu ģimenes anamnēzi, ko es esmu arī savilkusi kaut kādas paralēlas, mums ir iedzimta tendence uz lielāku asinsreci un iespējams, ka varbūt tas kaut kādā brīdī ir arī nospēlējis faktoru, jo arī, ja mēs vēlējām atpakaļ, tad arī opam, jeb tētim, viņam bija infarkts 30 arī ar kaut ko gados. Līdz ar to kaut kas tā tendence, diemžēl, ir. Tas pirmais laiks viņš bija principā guļošs, viņš bija diezgan aprūpējams. Ja pareizi mēs atceramies, tad pēc 3 nedēļām viņš atsāka atkal staigāt, arī kustēties. Un tas pirmais laiks viņš bija tāds izaicinošs. Māma palika ar mums ar 3 bērniem, un tad pēkšņi arī ne vīrs, ne tētis. Par sekām runājot, viņas ir jūtams arī vēl šodien, un diemžēl atmira dzirdes nervus, kur atjaunot nebija iespējams, jo tur tā asins plūsma bija bloķēta pārāk ilgu laiku. Viņš nedzird tagad ar vienu ausi. Ausis un dzirdums vispār ļoti svarīgi orgāni, jo ausis atbild par to, kāds ir mūsu līdzsvars, kāda ir mūsu koordinācija, un līdz ar to viņam vajadzēja vispār saprast, kā viņš atrodas laikā un telpā, jāiemācās, es pat teiktu, īstenībā arī staigāt. Paldies Dievam, viss ir, es teiktu, beidzies ļoti veiksmīgi. Negribu domāt par to, kas būtu noticis, ja tētis nebūtu saulēcīgi nogādāts slimnīcā. Es zinu, kā izskatās cilvēki pēc insultiem, es zinu, kā izskatās cilvēki pēc tam, kad šī terapija, teiksim, tā ir nokavēta. Un man ir ļoti žēl par to, jo tās iespējas mūsdienās ir tiešām milzīgas, medicīna attīstās, un, kā zināms, mums Latvijā ir, ja nekļūdos, viena no labākajām vispār Eiropā, ja ne pasaulē, insultu vienībām. Tas nozīmē, ka tās terapijas iespējas ir, un tas noteikti iedrošinu saukt neatliekumu medicīnisko palīdzību, ja tas ir pamatoti, un pat ja tas dažreiz liekas, ka tas nav pamatoti. Ja jūs atpazīstat, ka tiešām ir šī neskaidrā runa, cilvēks nevar roku pacelt, nevar atsmaidīt, kas ir tādas klasiskās lietas, ko mēs parasti pārbaudām pie aizdomām par insultu, labāk pārbaudīt, labāk zināt, ka labāk lieku reizi tiešām pie tādiem dzīvību apdraudošiem simptomiem izsaukt. Un tiem pacientiem, kas parasti saka, nesauc, nevajag, viss ir kārtībā. Tas risks, ko var atnest neārstāts insults, ka bieži vien cilvēks paliek aprūpējams. Jā, tev varbūt tas nebūs sloks, bet tas būs sloks tavai ģimenei. Nedomāt varbūt tajā situācijā tikai par sevi un par to, ko man jābrauc uz slimnīcu, bet padomāt arī tiešām par tiem tuviniekiem, kas ir apkārt. Ka tu esi tas viņu mīļais cilvēks, un ka viņi grib redzēt tevi veselu.